Latvijas gāze piedāvā 5 humoristiskas īsfilmas par to, cik svarīgi ir spērt pirmo soli ceļā uz panākumiem un turpināt par spīti neveiksmēm. Savus pirmos mēģinājumus arī izcilības mēdz atcerēties ar smaidu, taču bez tiem nebūtu izdevies sasniegt iecerēto. Sākām ar to, kad Latvijas gāze pie mums griezās, ar to, kad viņi ik gadu atbalsta dažādas kultūras, mākslas, sporta nozares. Un mēs jau kādu laiku atpakaļ bijām vienojušies, kad mēs to smuki ietarpim vārdos, ka mēs atbalstam izcilības. Un tad no viņiem nāca uzdevums, ka viņi grib veidot filmu vai, varētu teikt, video sēriju. Sākumā tas bija kā vingrinājumi, bet tā galvenā ideja bija tas, ka šajās nozarēs ir izcilības. Un kā mēs varam izstāstīt šo stāstu, ka šajās nozarēs ir izcilības un tas, ko šīs izcilības zina, tos kodols, tos padomus nodot sabiedrībai, lai tie, kas to skatās, arī iedvesmojās, arī darīt, arī kļūt par izcilībām, sapņot, attīstīties. Tas bija tas pirmais posms, tas darba uzdevums. Un tad tālāk jau sakoja, un vēl viens uzstādījums bija tas, ka tam bija jābūt tikai un vienīgi online vidē, tad tikai un vienīgi internetā, jo tas uzliek ļoti lielu ierobežojumu. Jo tad, kad tu pēc laiku ēterā, televīzijā, tad loģiski tu samaksā naudu, tu vari rādīt to, ko tu vēlies. Un šeit uzreiz sako tas izaicinājums, jo tad, kad tu esi online vidē, kad tu esi YouTube, tad tu saproti, ka tur ir miljons video, un jātājums, kā tavs video nodrošinās to, lai tur būtu skatītāji. Te sākās arī tas interesantākā daļa tieši. Ir tāds fenomens, ar ko es personīgi aizraujos un kas man liekas ļoti saistoši, tagad viņš saucas content marketing. Tas nozīmē, ka no marketinga viedokļa zīmola rada saturu, kas ir patērētājiem saistošs. Vai nu viņš sniedz informāciju viņam, vai nu viņš izklaidē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja viņš sniedz informāciju vai izklaidē, tad patērētājam ir interesanti to skatīties, viņš saprot, ka tur ir liederīgs saturs, un ja tas saturs viņam ir liederīgs, tad vai viņš izklaidē, viņš labprāt viņu dalās. Un tas ir pats svarīgākais, kas ir, ka pirmkārt viņš noskatās, viņam ir interesi skatīties, un viņam ir interesi dalīties. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka pieņemsim šis video, kas tagad ir palaists vidē un palaists pasaulē, viņš ir sasniedz jau 20,000 skatījumu nedēļu laikā. Sorry. Kopumā bija 5 dažādas industrijas, viens tātad ir opera. Nevar teikt industrijas, bet kopā bija 5 dažādas kategorijas. Viena tātad ir opera, teātris, sports, un kas tad mums vēl ir, un zinātne un grāmatas mums ir. Attiecīgi mums viens klips ir tātad par operu, viens klips mums ir par bobsleju, par teātri, tad mums ir par orientēšanos, un pēdējais mums ir par dienas grāmatām, par to, kad ir jālasa. Un katrā tajā klipā ir viena izcilība, pazīstama personība, kas sev ir šajā lauciņā pierādījusi un var kalpot kā tāds vēstnieks. Un klipa ideja ir tā, ka mēs aicinām arī tos skatītājus, kas ir, un arī klipā ilustrējam cilvēkus, kas ir devušies pie šīm izcilībām, lai no viņiem kaut ko mācītos, lai iedvesmotos un mēģinātu arī paši. Viss labais nāk gaidīšana. Plāns ir tāds, ka mēs negribam arī pie katra tā klipa tik vērienīgi strādāts. Viņš ir kā tāds īsa mākslas filma, attiecīgi mēs negribam ar frekvenci nogalināt to, lai cilvēki tiešām to izbauda. Attiecīgi, mēs skatāmies, tad, kad mēs redzam, kad lēnām tā interese sāk zust, mēs laižam nākamo klipu. Es domāju, ka tas ir apmēram 3 nedēļu intervālā, tad katras 3 nedēļas iznāks nākamais klips. Akcijas sabiedrība Latvijas gāze vēlas, lai Latvijā būtu vairāk cilvēku, ar kuriem no sirds lepojamies un kuri nes Latvijas vārdu pasaulē. Tāpēc topošo un esošo izcilību atbalstīšanu akcijas sabiedrība Latvijas gāze uzskata par svarīgu uzdevumu.